valdes priekšsēdētājs, certificēts vērtētājs Mārcis Ornicēns un nekustamā īpašuma aģente Jeļena Tarāsova. Mēs kopā šodien noskaidrosim par aktualitātēm nekustamajā īpašumā, ar to, ko cilvēkam sākt, lai vispār atrastu ne savus mājas. Jeļena, varbūt es sākšu ar tevi tajā mirklī, kad klients ir izdomājis iegādāties, protams, nevis tikai dzīvokli vai māju, bet principā mājas, vai viņš atnākot pie tevis jau skaidri zina, ko viņš tā kā grib, vai viņš grib dzīvokli, vai viņš grib māju, vai kaut kādu lokācijas vietu, vai viņš atnāk un saka, es vēlos nekustamo īpašumu. Parasti klienti, protams, atnāk jau ar domu, vai tā būs kaut kāda māja, vai tas būs dzīvoklis. Bet, protams, kad mēs sāksim meklēt īsto, tad klients sapratīs, ka viņš daudz ko nav zinājis vēl par to, ko viņš īsti vēlās. Un, protams, ir kaut kādi pirmie jautājumi, kurus mēs parasti uzdodam klientam, lai viņš pats varētu saprast vismaz to virzienu, uz kuru varbūt tu vari man ieskicēt nedaudz, kādi ir tie pirmie jautājumi? Pirmkārt, budžets. Tas ir svarīgi, tas ir ļoti būtiski. Jo, teiksim, mēs varam vēlēties kaut ko greznu, bet varēsim sev atļauties bišķu kaut ko lētāku. Ja, teiksim, klients ņem kredītu, tad, protams, mēs viņu nosūtīsim uz bankām, lai viņš izrunā par savām kredītiespējām, tad, lai mēs tiešām varētu saprast, cik liels mums ir budžets uz šo te īpašumu meklēšanu. Tālāk, otrs jautājums, protams, būs atkarīgs no lokācijas. Lokācija tomēr izlēmas lokāciju no attāluma no darba, no bērnu dārziem, varbūt no skolām, no kaut kādiem citiem svarīgiem punktiem klienta dzīvē. Jā, es varbūt iesākšu to, ka es personīgi savā prātā esmu ļoti romantizējusi pirmskara mājas. Bet kāda ir varbūt tas novērojums ar taviem klientiem? Klienti vairāk vēlas tur pirmskara mājas, sēriju veida dzīvokļus, vai tomēr viņi dod priekšroku jaunajiem projektiem? Kas ir tas, ko tu redzi, ko cilvēki masveidā, ņemot vērā, protams, arī šīs budžeta iespējas, bet kas ir tas novērojums, ko viņi gribētu? Varbūt viņi nevar šobrīd atļauties, bet tas primāri, ko viņi nāk, viņi saka, es gribu. Ja viņi nevar atļauties, tā ir tikai vēlme, diemžēl. Tad šobrīd, protams, ir ļoti populāri jauni projekti, bet, protams, ne visi arī var atļauties dzīvokli jaunajā projektā, tāpēc tie dzīvokļi, kuri atrodas parastās sērijas projektus, tas pārdošanas apgrozījums ir vislielākais tomēr. Un tur arī ir labi plānojumi, kur, teiksim, jaunas ģimenes ar bērniem var 3-4 istabas sev iegādāties. Un līdz ar to es domāju, ka tomēr vispopulārākie turpina būt arī tie sērija dzīvokļi. Tomēr, protams, mums ir fantastiskais Rīgas centrs un mums ļoti skaistas pirmskara ēkas. Es esmu arī tā cienītāja. Bet ir tā, ka ar tām ēkām ir ļoti daudz nianses, kurus jāsaprot. Cik laba stāvoklī ēka ir. Pat, teiksim, tu vari sev atļauties to pēc sava budžeta, bet tur jāskatās ļoti dziļi, kas tur notiek. Tā ir paša ēka un tur vajag pētīt. Un to mēs arī darām, palīdzot klientam. Man varbūt, pēdējā, kas tev pārtrauc, man varbūt ir jautājums Mārcim, kā jūs minēja par to, ka tas ir mans tāds sapnis, ja man būtu jāizvēlās. Bet kā Lena minēja par to, ka viņam šis pirmskara mājas dzīvoklis, viņš ir jāizvērtē.
Un mēs saprotam, ka tā ir veca māja, un tad šeit var būt tas status par to, ka viņa ir. Es, protams, arī tad, kad es par savu to mājokli domāju, es noteikti skatītos renovētu māju. Bet šis status, kas varētu būt bijis pirms tam, viņš varētu būt avārijas stāvoklī, viņš varētu būt graustu stāvoklī. Nu, tā kā varbūt tu vari nedaudz ieskicēt un pastāstīt, kā vispār māja nokļūst avārijas stāvoklī, vai mājai mainās šī vērtība tajā mirklī, kad viņa ir bijusi, un kā tas ietekmē šo te māju. Ja, piemēram, vakardien viņa ir bijusi, šodien vairāk nav, tad kāds mainās šis status un šī vērtība no šīs mājas? Tas tāds ļoti plašs jautājums ir. Nu, ja kādreiz kaut kas ir bijis stāvoklī, tad, protams, kaut kas ir mainījies pēc tam. Bet, ja mēs runājam par to, sadalīsim varbūt to jautājumu par daļām, ja mēs runājām tīri par to romantizēšanu, ka patīk pirmskara mājas, tad mēs esam novērojuši, ka jaunākajai paaudzei viņai vairāk interesē pirmskara mājas, un viņi sēriju vai dzīvokļus vispār neizskata. Savukārt, tajos brīžos, kad viņi nonāk pie tās iespējas, kad viņiem ir kaut kas jānopērk, tad vienmēr atdurās tajā naudas apjomā, kāds ir viņa rīcībā. Un tad bieži vien tie sapņi par skaisto dzīvi pirmskara mājās, viņi aizved uz Pļauniekiem vai uz kādu citu rindu ciemu, ilgu ciemu, kur viņi ilgojās pēc kaut kā skaista, bet viņi ir tur, kur viņi ir. Un attiecībā par tām ēku tehnisko stāvokli, tad tas ir diezgan grūts jautājums. Tur arī vērtēšanas procesā mēs saskaramies ar virkni problēmām, jo gan vērtētājs, gan potenciālais dzīvokļa pircējs. Mums Latvijā nav tāda visaptveroša reģistra, ir kaut kādi atsevišķi reģistri, ir lielajās pilsētās Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, kaut kādi graustu saraksti, būvvaldes uztur dažādus sarakstus, bet bieži vien viņi nav pilnīgi, un pārliecināties par to, ka tā ēka pat dotajā brīdī ir tajā graustu sarakstā, nevar. Kur nu vēl par to, vai viņa kādreiz ir bijusi un tagad viņa ir izņemta. Jo arī vērtētājs, ja viņš apseko īpašumu, ja viņš tajā brīdī neredz būtiskas plaisas vai kādus acīm redzamus defektus vai kaut kas nav norobežots, tad viņam arī nav iespēja par to pārliecināties. Un savukārt par to, kurš tad tieši to stāvokli kontrolē, tad likumdošana nosaka, ka ēkas apsaimniekotājs ir atbildīgs par ēkas apsekošanu tehnisko. Un tad apsaimniekotāja rīcībā ir jābūt visai šai informācijai. Savukārt pie apsaimniekotāja var vērsties dzīvokļa īpašnieks vai arī potenciālais pircējs un lūgt kaut kādu detalizētāku informāciju. Un savukārt publiski trešajām personām parasti tā informācija nav pieejama un bieži vien apsaimniekotāji mums nedod to. Tā kā tur ir Bet labi, cik viegli ir nonākt šajā sarakstā? Nezinu, es piemēram iešu garām, man nepatiks kaut kādā tur plaisiņa, kas īstenībā nav apdraudējums, bet vai man ir kaut kādas iespējas kā garām gājējiem, kad vienkārši es noskatīju to māju, kas gribu pirkt, un man ir tāds satraukums, un es tagad kādam zvanu jautāju, vai ir kaut kāda iespēja kā nokļūt? Šobrīd mums ir daudz cilvēku, kuriem ir daudz satraukumu. Viņiem ir telefoni, viņi iet un visu kaut ko bildē un savus satraukumus publisko. Un ir daļa, kas ar saviem satraukumiem dalās sociālajos tīklos, un savukārt cita daļa ir, kas sūta valsts iestādēm. Un tad tajā momentā, ja ir tie ziņotāji, kas ir ziņojuši pašvaldības būvvaldē, tad būvvaldē ir tā institūcija, kas izvērtē, vai tas ziņojums ir pamatots, viņi tur nosūta savus būvinspektorus, un tad, ja viņi konstatē tiešām kaut kādu bīstamību, tad viņi tālāk var lemt tās ēkas tālāko likteni, vai viņi iekļaut sarakstā, vai lūgt kaut kādus papildus paskaidrojumus, atzinumus. Bet tur ir vēl kaut kāds tāds, nezinu, mēs zinām, ka mēs gribam pasargāt tos iedzīvotājus, bet vai var gadīties tāda situācija, ka tā ēkai tiek piešķirts stāvoklis īsti nepamatojot vienkārši uz to mirkli, kamēr tiek veikta ekspertīze? Ņemot vērā, ka tā ir publiska ēka, tad no tāda piesardzības viedokļa praksē ir novēroti gadījumi, kad izvēlās uzlikt to grausta statusu, lai teorētiski noņemtu kaut kādu daļu atbildības, ja gadījumā kaut kas notiek.
Un tad savukārt tas ir ļoti nopietns signāls arī tiem dzīvokļu īpašniekiem, lai viņi tālāk lemtu par savas ēkas sakārtošanu un renovāciju. Jo bieži vien ļoti grūti kopsapulcēs vienoties un atrast līdzekļus, lai to ēku renovētu. Un, teiksim, tas status kā grausts, tas automātiski nozīmē lielākus nekustām īpašumu nodokļus. Un, plus visiem tiem iedzīvotājiem ir grūtības to īpašumu tālāk arī pārdot, jo bankas nefinansē īpašumus, kas ir grausti. Bet, principā, tajā mirklī, kad šis status tiek noņemts nost, tad bankas viņu finansē un viss tikai ir kārtībā. Tad finansē, tad viss tālāk notiek. Paldies, šis bija ļoti vērtīgs. Šo es tiešām gribēju noskaidrot un zināt, jo tas ir svarīgi. Jo es arī saprotu, tā māja nostāvējas pietiekami ilgi, jo tas nav tā kā jauns projekts, kurā būtībā viss ir jauns, svaigs un viņai nākotnē vēl tikai ir priekšā. Šeit jau ir tāda, kad ar pieredzi ēka. Jā, attiecībā par tām pirmskara ēkām tad ir ļoti daudz skaistas ēkas, bet tur ir ļoti, ļoti nopietni jāizvērtē tas tehniskais stāvoklis. Un pirmkārt, visiem pircējiem es ieteiktu griezties pirmām kārtām pie ēkas apsaimniekotāja un tīri ar viņu izrunāties, kāds ir tas ēkas stāvoklis. Jo bieži vien tas dzīvokļu īpašnieks, viņš sniegs tikai to informāciju, kas viņam ir izdevīgi, lai to īpašumu pārdotu. Savukārt vērtētājiem, nekustamā īpašuma aģentiem bieži vien nav pilnvērtīgas iespējas, viņam arī nav iespējas par to pārliecināties. Jo, teiksim, pieejas kaut kādām databāzēm, teiksim, zemes grāmatām, kadastriem un būvvaldē lūk kaut kādus projektus un informāciju bieži vien var tikai dzīvokļu īpašnieks. Un trešajām personām tur nav pieejas. Bet īstenībā man jau šis patika, es saprastu, ar ko sākt tajā mirklī, kad es būšu gatava līdz galam iet un iegādāties savu māju vai dzīvokli. Es ieteiktu tā, jā, pie attiecībā, ja mums ir tā vēlme iegādāties pirmskara mājā, tad būtu no manas puses rekomendācija būtu izmantot vai nu aģentu pakalpojumus, noteikti piesaistīt tajā procesā arī vērtētāju. Un ļoti labi būtu, ja tas būtu nevis procesa beigās, kad mēs jau esam noslēguši rokas naudas līgumu, un mums ir tūlītās jāsamaksā atlikusī nauda, bet jau laicīgi. Tas arī noteikti prasa laiku, lai tiktu pie šiem dokumentiem. Tie projekti, kas mums Rīgā ir, tad attīstītāji arī dažādi. Ir daļa attīstītāji, kas investē ļoti lielas naudas un veic, teiksim, tiešām kvalitatīvu un pilnu ēkas rekonstrukciju. Tā skaitā pastiprina pamatus, hidroizolācijas veids un inženieru komunikācijas pārbūvē, un ir arī tādi, kas kosmētiski nopērk krāsu painību, pārkrāso un sauc par ēkas renovāciju. Arī skaitās, bet labāk tad ir, kad ir tā pirmā grupa, un bieži vien cilvēkiem, kuriem nav pieredzes, tad viņi tām detaļām nepievērš uzmanību, un tas pēc tam eksploatācijas gaitā tas viss lien ārā, un tas var maksāt ļoti dārgi. Šis bija ļoti vērtīgi. Es pēc būtības esmu dzīvokļa cilvēks, ņemot vērā to, ka es visu kaut ko daru, visu kaut kur skrienu, bet kā tava pieredze rāda, tā kā cilvēki vēlas vairāk iegādāties šobrīd mājas, vai tomēr viņi arī tā kā manā lauciņā, manā komandā un arī tā vairāk uz dzīvokļiem skatās? Sāksim ar to pašu, ar ko sakam, ar budžetu. Ar budžetu. Teiksim, ja tu gribi pilnvērtīgu māju, tad viņa arī tev izmaksās pat neliela māja un kaut kur, kaut kāda adekvāta attāluma no pilsētas, lai tev būtu vismaz ērtāk kaut kā izbraukt. Viņa tik un tā tev izmaksās kaut kādu labu naudu. Un līdz ar to par šo naudu tu vari atļauties un nopirkt dzīvokli, renovēt ēka. To, ko es gribu. Pirmskara, jā, ēka. Un līdz ar to, protams, mēs nevaram tā apgalvot, ka kaut kāda daļa tikai mājas grib un tos pērk. Kaut kāda daļa vispār tagad pārdot mājas un nopirksim, teiksim, dzīvokļus vai mazākas mājas, jo, teiksim, bērni ir izauguši
un kaut kādu 250-300 metru kvadrātu lielu māju, tad viņi pardod un nopirksim kaut ko mazāku, vai nu kaut kādu dzīvokli, atkal kaut kāda ērta viņam lokācija. Jā, tā tendence viņa visu laiku tā kā mainās kopā ar to paudzi. Teiksim, tās ģimenes, kam ir palielinājis tas ģimenes locekļu skaits, tad viņi vai nu pērk sev lielākus dzīvokļus, vai nu tomēr kaut kādas mājas. Un tā kategorija, kuriem bērni ir izauguši, nu tad te jau skatās jau vai nu mazākas mājas, vai nu tomēr dzīvokļus. Īstenībā ir labs tas komentārs par to, kad mainās tās prasības līdz ar paudzēm. Jo mēs arī vērtējot, mēs esam novērojuši, ka teiksim, tas periods, kas bija 2007. gads, tad populārs bija privāta mājas, kur platības bija 250 līdz 300 kvadrātmetri. Un šobrīd ir arī populārie rajoni, ir tās pašas Mārupē mājas, Babītas pusē, kur mājas ar to platību 250 kvadrātmetri šobrīd ir diezgan daudz tirgu, un tur ir divi aspekti. Pirmais, tas, kas šobrīd ir noteikti svarīgi, tā ir energoefektivitāte un ēkas uzturēšanas izmaksas, bet otrs arī ir tie paradumi. Ir jāsaprot, ka tās mājas, kas bija celtas 7. gadā, viņas jau šobrīd ir 20 gadus vecas, un viņas prasa remontus. Un arī tai pašai ģimenei, kas viņu sākotnēji pirka, tad mājas iegādājās ģimenes, kur ir bērni. Ja, un tur ir līdz ar to ir prasības pēc lielākām platībām, pēc zemes, pēc infrastruktūras, un pēc tam, kad tie bērni aiziet katru savā dzīvē, tad cilvēki pārskata to savu vajadzību, vai viņam tiešām tik liela tā māja ir vajadzīga. Jā, tad līdz ar to iegādājoties īpašumu, būtu labi ne tikai skatīties uz to, kā es gribu dzīvot šodien, bet kā mēģināt modelēt, kas es gribu būt pēc gadiem 10. Viņi skatās kapacitāti, vai viņi spēs pēc gadiem 10, jo mēs zinām, māja prasa darbu. Tā kā tas pats zālēns, viņš ir jānopļauj, viņa dārzs ir jāravē un vispārējais. Tagad ir roboti un tagad ir viss kaut kas, kas visu kaut ko dara, un mēs varam tikai atpūsties un baudīt dārzu brīžiem. Bet lai mēs varētu to māju atļauties un baudīt dārzu, tad mums ir diezgan liels stress, un mums ir jāstrādā, lai mēs varam to kredītu samaksāt. Jā. Tu arī pieminēji, ka ir kaut kāds laiks periods bijis par to, kad ir Mārupē mājas ir bijušas populāras, bet viņš ir joprojām populārs. Jautājums ir, vai kāds no rajoniem būtu populārāks par citiem, kad cilvēks viņš ir noskatījis, piemēram, savu krīzestabu dzīvokli, ko viņš ir gājis, bet viņš ir gatavs samazināt dzīvokļu skaitu, platību skaitu, lai, piemēram, dzīvotu teikā. Jā, tikai tos gadījumus, kad, teiksim, tas klients, viņš nav piesaistīts pie darbā, pie skolai, bērniem, bērnu dārziem un tā tālāk. Ja cilvēks nav piesaistīts pie kaut kāda konkrēta rajona un viņš tiešām var sev atļauties nomainīt vienu rajonu uz citu, tad jā. Bet parasti tas ģimenes, kuras, ja mēs runājam par ģimenēm, protams, jā, kuri, teiksim, dzīvo tos pašus mikrorajonus, viņi turpat arī paliek. Es domāju tādu vispārīgi, turpat varbūt viens vai pāris, vai, piemēram, cilvēks, es nezinu, 20 gadi un izdomājis, ka ties pastāvīgā dzīvē viņiem šobrīd ir finanses pietiekami liels, lai viņš varētu atļauties nopirkt, tad varbūt viņš ir gatavs samazināt. Ir ļoti dažādi klienti. Teiksim, viens mans klients, viņš nesen pie manis bija atnācis ciemos, viņš tā kā jau gadus ir viena laba dzīvokli. Manis un mums ir tāda ilgstoša sadarbība. Un viņš tagad man saka, Ilēna, es gribu nopirkt dzīvokli. Es tikā nopirku sev, kur viņš teica, Madrīda, man liekas, jā. Un tagad gribu vēl te nopirkt dzīvokli. Es pajautāju par budžetu, viņš teica, tur līdz kaut kādiem 500.
Nu, teiksim, tā ir viena kategorija. Tas ir tāds plašs, nu, tā kā Jā, bet dzīvoklis. no vienas puses it kā cilvēks, ir dzīvokli tepat Latvijā, bet viņš jau paspējas iegādāties sev kaut kur luxury, teiksim, dzīvokli, kaut kāda liela pilsēta ar valstis. Līdz ar to, jā, protams, ka tu esi viens un tu strādā, tu vari padzīvot tur, un, protams, ja cilvēks viens vai tas pāris, viņi, protams, tā kā vairāk uz centra puses parasti, ja viņam atļauj tāds budžets. Es domāju, tā ir laba argumentācija, jo tajā brīdī, kad ir viens vai pāris, tad viņš apzinās, ka pēc kaut kādiem gadiem viņam būs prasības pēc citu īpašumu. Un līdz ar to tad ir jautājums, ko viņš tajā brīdī darīs, vai viņš to savu iegādāto īpašumu pārdos, ja izīrēs. Un ja tas būs centrs, tā būs kāda no populārajām apkaimēm, tad viņam būs gan vieglāk atrast īrnieku, gan arī to īpašumu pārdot. Savukārt, ja viņš tajā brīdī būs investējis mazāku naudu, viņš iegādājies kādā netik populārā rajonā un arī projektā, tad viņam var nākties ilgi meklēt potenciālos īrniekus vai pircējus. Tas nozīmē, ka īstenībā... Kopais maksā 2 reizes. Tas nozīmē, ka īstenībā rajons spēlē milzīgu lomu, ka tomēr cilvēkam viņš ir, pēc būtības viņš ir gatavs samazināt kaut kādas prasības pret to pašu dzīvokli, lai labāk dzīvot tajā rajonā, nekā plašākā dzīvoklī, ar balkonu, bet tādā rajonā, kas īsti Ja mēs runājam par jauniem cilvēkiem, kurš dzīvo viens vai pāris, tad varam teikt, ka viņam tomēr tā lokācija uz perspektīvu, kā Mārcis arī teica, ka pēc tam to izērēt tas tā ir. Bet, ja mēs runājam par lielāku ģimenes skaitu, tur jau ir cits stāsts. Viņi visi piesaistīs pie kaut kāda konkrēta. Jā. Kā tu minēji, tev bija klientiņš, kas ir īrējis Latvijā un tagad ir gatavs pirkt, bet vai tev ir bijis gadījums, kad tu esi nopārdevusi dzīvokli, viss ir bijis skaists dzīvoklis, lokācija ir apmierināta, infrastruktūra ir ļoti apmierināta, kas vienīgais pēc nedēļas dzīvošanas tur, viņš saprot, kaimiņi nav izturami. Un viņš zvana tev un prasa, es nespēju tur dzīvot, man lūdzu atrod citu dzīvokli un ļoti pēc iespējas ātrāk. Jautājums, kādēļ es tev to jautāju, jo mēs veicām arī no savas puses aptauju, ko cilvēki saka, un tā tendence ir gandrīz 50% no aptaujas rezultātiem rādīja, ka 50% nav apmierināti ar saviem kaimiņiem. Kāda ir tev šī pieredze bijusi? Teiksim, kad mēs runājam ar klientu par nekustamā īpašuma piemeklēšanu, kas ne visi arī aptaujāmie laikam arī bija vērsušies pie nekustamā īpašuma aģenta. Ko dara aģents? Viņš vienmēr novērtē no dažām pusēm un pēc iespējas vairāk uzzināt arī par tiem pašiem kaimiņiem. Un mums bišķi ir plašākā pieredze komunicēšanā ar cilvēkiem, un bišķi mēs dažreiz redzam, kur mums jāskatās, ar ko mums ir jāuzvana, lai saprast. Un tāda gadījumi man vispār nav bijuši. Kāds no maniem klientiem pēc tam sūdzās. Un ir tā, protams, ka tas no tās puses, kad tu piemeklē, kad tu pārdod, tad mēs tur gandrīz dzīvojam tos objektus, mēs visu laiku tus rādam, un mums vēl vairāk informācijas. Tad mēs esam vienmēr godīgi ar to, ko mēs esam uzzinājuši par konkrētu objektu, šodien es tirgoju šo te, tad saimnieks mums izstāstīs, tur dzīvo, tur ģimene, tur dzīvo tantiņa, tur kaut kas tas notiek, un protams, ja ir kaut kādi nelabvēlīgi tur kaimiņi, tas parasti saimnieki stāsta, ja viņi nestāstā, tad mēs paši to varam novērtēt, teiksim tā. Es jau kā cilvēks no malas tad ieteiktu, jums arī, kad jūs ejat dzīvokli skatīties, tad iespējams, kad iet tajās
diennakts stundās, kas ir tuvāk vakaram, kad visi ir mājās, un tad pievērst uzmanību tam ceļam līdz tam dzīvoklim, kā jūs nonākat, jo bieži vien tie kaimiņi ir pa ceļam satiekami. Un tad var sasveicināties ar viņiem, apjautāties, un tad jau redzēs, kas tie ir cilvēkiem. Tad, principā, tajā mirklī, kad mēs ejam pēc iespējas vairāk apskatīt šo objektu, mēs arī varam novērtēt to, cik ir plānas šīs sienas. Jo, ieejot vienkārši dzīvoklī, mēs nekad to nezināsim, cik tad plāns vai biezas ir sienas un kāda ir skaņu izolācija. Tad, principā, jo biežāk tu tur esi, tu jau uzreiz vari arī pateikt, ka tur ir kaimiņu bērni, teorētiski viņiem vajadzētu būt kaut kādiem 2 dienām mājās, un tad mēs saprotam, mēs dzirdam to troksni vai suņu rejas, mēs dzirdam, vai mēs viņus nedzirdam. Jā, tieši tā. Bet vai tu esi novērojusi, ka ko klienti šobrīd vairāk izvēlās? Viņi vēlas dzīvokli pirkt vai dzīvokli īrēt, un vai ir kaut kāda sasaiste ar to, kāda vecuma klients tev ir? Jo es, piemēram, man apkārt ir diezgan daudz arī jauni cilvēki, un viņiem ir vairāk tā, ka viņi labprātāk īrē, jo viņi zina, ka šajā mēnesī viņi būs Latvijā, nākamajā mēnesī viņi var aizbraukt mierīgi uz Londonu, Franciju, vienalga kaut kur, bet viņi saprot, ka viņi var būt brīvi. Kā tev rāda tas klienta loks, ko viņi izvēlas labāk īrēt vai tomēr pirkt? Protams, jauniešiem, tā vecumā kategorijā. Viņi, protams, viņi pārsvarā arī ir kaut kādu laiku vismaz, lai saprastu, kur tieši viņi grib dzīvot, kā viņi grib dzīvot, un pēc tam jau ar kaut kādu laiku tad viņi arī nopirk sev. Tad no sākuma, protams, visi vismaz grib īrēt, lai saprastu ar to lokāciju, kas viņu vajag, kas nevajag. Tad, teiksim, ja tu vari izmantot kā jaunie speciālisti to autumu atbalstu, tad vispār ideāli. Tad tev ir mazākais tevs pirmā iemaksa banka, un tad, protams, tu jau vari izskatīt sev nopirkt kaut ko. Tāpēc, ka, teiksim, tā nauda, kuru tu maksāsi par to, ka tu īrē, principā to pašu naudu tu arī maksāsi par to, lai izmaksāt savu kredītu. Līdz ar to jaunieši mums tomēr arī ir gudri, viņi kaut kādu laiku ir un pēc tam arī nopirka. Pārsvarā sievietes pērka, mēs esam novērojuši. Jā. Viņiem vajag stabilitāti, viņas pērka. Puiši tādi brīvdomātāji vairāk, un tie jaunieši no sākuma mācās vispār tik galā ar savām finansēm. Viņi prom no mammas, no tēti, un bieži vien viņi ir jaunajā dzīvē, un tad viņiem ir jāizdzīvo līdz mēneša beigām, kur vēl pirkt īpašumu. Jā, bet labi, man ir vēl viens jautājums, vai ir novērots, kad izvēlas dzīvokli pēc kaut kādām aktuālākajām tendencēm. Viņš ieiet dzīvokli, viņš saprot, viņam patīk lokācija, viņam patīk izmēri, bet viņš pateiks par to, ka man neder šis dzīvoklis, jo neatbilst, virtuves iekārtas, neatbilst, dušas telpa ir nepareizi novietota. Tā kā kaut kādas tās mazās tendences, kas ienāk iekšā pēc kā tiek izvērtēts. Ja drīkst, tad... Drīkst, jā, tu vari, jā. Jā, šeit ir tāda tendence, un principā mēs no vērtēšanas viedokļa, mēs arī esam sastapušies ar virkni klientiem. Šeit gan tas profils tiem klientiem pārsvarā ir tāds jaunas sievietes, kuras grib dzīvot romantizētās pirmskara mājās vai kaut ko tuvu tam. Un bieži vien viņi pievērš uzmanību tikai tam dzīvokļa remontam. Un tad ir virkne ar attīstītājiem, kas iegādājās dzīvokļus, kas faktiski ir grausti. Sienas tiek apšūtas ar eģipsiem, apakšā iespējams ir pelējumi, veci vadu fragmenti palikuši. Un iekšā tas dzīvoklis ir pievilcīgs pirmajā momentā, bet ja mēs izejam ārpus dzīvokļa, tad tā māja bieži vien ir tuvu avārijas stāvoklim, es gribētu teikt. Un pēc tam tādā mājā iegādājoties to dzīvokli un padzīvojot pēc 2-3 gadiem, tas potenciālais dzīvokļa īpašnieks vairs nebūs tik laimīgs. Bet vai tā kā vērtētājs spēja ietekmēt vai norādīt uz šo? Vērtētājs vērtējot īpašumu, viņš vērtē gan to, kāds ir dzīvokļa remonts un kāds ir viņa tas
tehniskais un kosmētiskais stāvoklis, bet arī vērtētājs pievērš uzmanību visam ēkas tehniskajam stāvoklim. Nu, tas nozīmē to, ka arī pievērsīs uzmanību varbūt tur elektrības vadiem vai jauni vai nezinu, kas ir vēl tā noteikti no iekšā. Vērtētājs jūs jaunu remontu nebojās un nelauzīs reģipus un nemeklēs tos vadus tik daudz, bet viņš pievērsīs noteikti uzmanību, kurā vietā ir viņi izvilkti ārā tie vadi un kontakti vai ir mainīta sadale, ja, un painteresēsies par to, kādā stāvoklī ir tā iekšējā elektroinstalācija. Bet ko es gribēju uzsvērt, kad vērtētājs izies arī ārpus tā dzīvokļa, viņš apskatīsies, gan vai ēkā ir mainīts jumts, kādā stāvoklī ir koplietošanas kāpiņu telpas, kādā stāvoklī ir ārsienas, ja, vai viņš neredz kaut kādas būtiskas defekts. Mēs iepriekš minējām par tām ēkām, kas ir avārijas stāvoklī, un tad bieži vien no ārpus viņi izskatās it kā ļoti skaisti, bet kaut kur apejot no iekšpagalma puses mēs redzam lielas plaisas. Tad mēs sākam interesēties vairāk un pēkšņi atklājās, ka tā ēka ir avārijas stāvoklī un tūlīt viss būs slikti, viss sabruks. Tad principā ietīties konfektes papīriņš parāda to, ka nav garšīgi. Mēs esam kā glābēji, mēs izglābjam cilvēkus. Vērtētā tā kā no šī neapdomīgā soļa. Mēs atturam, jā. Jo principā ir arī tajā mirklī, kad iet uz banku, tā kā es saprotu, ka es nevaru iegādāties šo dzīvokli pati, es dodos uz banku, tad tas ir tas īstenībā primārais mirklis, kad mēs tā kā meklējam vērtētāju. Uz banku mēs ejam principā divreiz pēc ejam. Mēs ejam pirmajā momentā, lai mēs saprastu, kāda ir mūsu maksātspēja. Un pēc tam jau tas otrs moments, kad mēs jau ejam, kad mēs jau esam noskatījuši konkrēti īpašumu un ka mēs gribam viņu iegādāties. Un tad starp šiem abiem posmiem tad būtu liederīgi piesaistīt vērtētāju jau tajā sākuma apskatē. Respektīvi no sākumā jūs pati apskatāties to dzīvokli, ja jūs redzat, ka tas dzīvoklis jums patīk un īpašnieku prasītā cena varētu atbilst jūsu maksātspējai, tad tajā momentā jūs pieslēdzat vērtētāju. Vērtētājs apsako īpašumu un sniedz savu komentāru par sagaidāmo vērtību, vai viņi atbilst tai īpašnieku prasītajai cenai. Bet šis ir tajā gadījumā, ja es ņemu kredītu, bet ja es... Es jums ieteiktu vienalga, vai jūs ņemat kredītu vai neņemat kredītu, kurā gadījumā prasīt kādu alternatīvu viedokli, it sevišķi, ja tas ir jūsu pirmais īpašums. Tad jebkurā gadījumā... Vai tas ir tētis vai mamma vai kas, vispirms vajadzētu, tā kā jūs gribat pieņemt kaut kādu lēmumu, tad jūs aprunājaties. Tas tāpat kā pirms laulībām baznīcā ar mācītāju, vispirms ir jāparunā, un tikai tad jūs salaulat. Tāpat arī īpašam iegāt, tas arī ir tāds ilgtermiņa saistības, kas bieži vien ir ilgāks par to laulību. Jā, vai nu jūs varat paņemt abus divus pakalpojumus kopā. Teiksim, noslēgt sadarbības līgumu uz īpašuma piemeklēšanu. Pie mums arī gan vērtēšana, mēs palīdzam arī kaut kā novērtēt un pirmo to vērtējumu uztaisīt uzreiz. Tad nonācot pie pieredzējuši speciālisti, tad viņš uzreiz arī var pateikt jums gan tirgus cenu vispār, no kā sākt, un kaut kādas bāzes, kaut kādas stāvokļā un vispārēju to novērtējumu, ka tādu var saņemt. Līdz ar to mums ir liels arī vērtēšanas servis. Jā, un tad, kad vajadzēs iesniegt, tad jau banka, kad jūs būsiet pārliecināti, ka jūs tiešām pirksiet šo īpašumu, tad jūs varat pasūtīt sev vērtējumu, un tad iesniedzot vērtējumu uz tā pamata, tad jūs dabūsiet to kredītu. Man vēl ir otrs jautājums tajā mirklī, kad es esmu izdomājis, ka es pirkšu savu pirmo nekustamo īpašumu. Tajā mirklī, kad es ņemtu kredītu, viss ir kārtībā, tur, protams, banka izdara kaut kādu nelielu savu darbiņu. Bet tajā brīdī, kad tā ir mana nauda, mēs zinām, ka krāpniecības gadījumi Latvijā ir dažādākie, ne tikai nekustamajā īpašumā, bet pateicoties tam, kad ir mākslīgais intelekts, daudz lietas var tā kā noslēpt, apslēpt un šādi. Vai kas ir jādara, vai kā man nekustamā īpašuma aģents var palīdzēt, tajā mirklī, lai šis darījums notiktu veiksmīgi, jo ir šīs situācija. Otrai personai pieder nekustamais īpašums, viņš nav gatavs, protams, pārskaitīt naudu, pārrakstīt šo īpašumu, kamēr nav pārskaitīta nauda,
Savukārt es neesmu gatava pārskaitīt naudu, kamēr nav pārrakstīts šis te īpašums. Nu, tā ir tā kā tu esi slazdā nelielā, jo tu saproti, ka tā otra puse var būt negodīga, teiksim tā. Un kas ir šajā pusē, kā mēs varam rīkoties un kā atrisināt? Nu, es domāju, ka nav obligāti, ka katrai pusē jābūt negodīgai. Vienkārši, kad runa iet par naudām, tad labāk saņemt to drošību. Mazliet novirzīšus pēc tava sākuma teikuma, ja, ka daudz krāpniešanas gadījumu. Nav daudz krāpniešanas gadījumu ar nekustamiem īpašumiem. Es nerunāju tikai par nekustamiem. Ar to, ko tur visu laiku kāds zvana un kaut ko no tevis grib, jā, kaut ko nospiet un uzziet pēc kaut kāda linka, tas jā, bet ar nekustamiem īpašumiem mums tomēr ļoti laba tas stingra sistēma. Viena no labākajām principā. Jo, cik es sastapos ar citām sistēmām, citas valstis, tad mums ļoti, ļoti pareizi viss tā kā uzliks tā kā no sākuma. Ja mēs runājam par to, ka klienti vēlas kaut kādu papildus drošību, protams, ir tāda ļoti laba lieta, ka darījuma konts. Tur abas puses viņi tā kā to paraksta banka, tas ir speciālais konts, kurš tiks atvērts konkrētam darījumam, un tur pircējs ieskaita savu naudu vai, teiksim, daļu no savas naudas, ja viņam ir kredīts, tad otru daļu ieskaita arī banka. Un tad tā nauda turpina tur glabāties līdz brīdim, kad zemes grāmata būs pareģistrēta uz jaunu īpašnieku. Un, teiksim, tūkā pārdevēja saņemsi savu naudu tad, kad īpašums būs jau pareģistrēts. Tad, principā, tas ir ir izdomāta sistēma, lai tas būtu droši, lai es justos droši, ka tas darījums būtu... Jā, tā sistēma jau pastāv vairākus gadus, un viņi ir plaši tā kā zināmā, bet, protams, ne visi zina, jo, teiksim, ja tu katru dienu nepardod un nepērc sev īpašumu, protams, tu vari visu nezināt. Jā, ļoti ērti izmantot darījuma kontu tieši tādam nolākām, lai katrai pusei būtu pārliecība, ka viss notiks. Tur atrunāti arī termiņi, līdz kuram brīdam visiem dokumentam jābūt iesniegtiem uz banku, lai būtu tā izmaksa. Termiņi tur visu laiku ņemti, tur ir rastīti, mazumkās tur vajag kaut ko papildināt, bet parasti tas viss ļoti ātri notiek. Pēc idejas es pārtraukšu, tas darījuma konts vienkārši ir vieta, kur abas puses ieskaita naudu, viņi stāv drošībā, un tad ir kaut kāds līgums, kaut kādi punkti, kas ir jāizpild, lai pie tās naudas tiktu. Un tur varbūt ir viens tas, ko jūs te pieminējāt saistībā ar pārreģistrētām īpašuma tiesībām, tad ir tālāk īpašuma tiesības var pārreģistrēt, bet var izrādīties, ka tajā brīdī vēl dzīvoklī turpina dzīvot kāds īrnieks. Un otrs, ko var iestrādāt darījuma konta līgumā, ir pieņemšanas nodošanas akts, kad jūs esat iegājuši dzīvoklī, jūs esat to dzīvokli saņēmuši, un var vēl ielikt kaut vai vakariņas, ka jūs aizat pēc darījuma veiksmīgi. Un tad visi tie punkti izpildās, un tad tikai tiek pie naudas. Bet tas nozīmē, bet tas jau būs dārgāk. Tas būs dārgāk. Tātad, noklausoties šo, man ir īstenībā tikai divas lietas. Primāri ir tas, ka pateicoties, šis ir viens no iemesliem, kāpēc vispār uzmeklēt nekustamā īpašuma aģentu, jo viņš padarīs šo darījumu drošu un efektīvu. Tas būtu tas viens. Otrs jautājums, tu minēji par to, ka dzīvoklī kaut kāds īrnieks ir. Ko man pēc tam ar viņu darīt? Vai tajā mirklī, kad man noslēdzās šis jaunais līgums, šis iepriekšējais īres līgums beidz savu darbību? Attiecībā par īrniekiem tur ir dažādi, tur uzreiz nevar atbildēt. Ir jāskatās, kad ir slēgts īres līgums. Iespējams, ka tas ir padomu laika īres līgums, un tad vai viņš ir slēgts kaut kad sen vai kaut kad nesen. Un tur var būt dažādi scenāriji. Kurā gadījumā es jums ieteiktu pirmām kārtām vai
nekustamā īpašuma aģentu vai kādu juristu, kas palīdzēs tikt skaidrībā ar to. Un pēc tam visi jautājumi saistībā ar īrniekiem, viņš paliek jūsu dzīvoklī, ja tas līgums tiek pārtraukts, viss tiek atrunāts pirkuma līgumā. Tad, principā... Nevajadzētu būt, kad jūs ieiet un pēkšņi jums ir pārsteigums. Pārsteigumi var būt izsolēs, jā, un izsolē tas ir atsevišķs stāsts. Mēs apzināti paši ejam uz kaut kādu risku. Tā ir. Es zinu, ka labi šajā gadījumā es būtu varbūt tā, kas meklē, bet kur dzīvot. Bet tajā mirklī, kad ja man piederētu dzīvoklis un es gribētu izīrēt kādam, bet es saprotu, ka man nav ne laika, ne vēlmes meklēt, un es lūdzu arī nekustamā īpašuma aģentu palīdzību, lai viņš man piemeklētu. Bet vai ir kaut kādi soļi, pēc kā mēs izskatām, vai potenciālais īrnieks varētu būt drošs īrnieks? Respektīvi, lai nebūtu tā, ka pēc pusgada mans dzīvoklis izskatās kā, avārijas stāvoklī. Jebkura darījumam jābūt pareizi nokārtotiem dokumentiem. Un labs brokeris sastāda tādu līgumu, kur viss ir paredzēts, teiksim tā. Un tas īrnieks, kurš paraksta tev to līgumu, viņš jau apzinās, ko viņš paraksta. Tāpēc, ka tur viss ir sarakstīts. Mēs tagad neiedziļināsim tajos punktos, bet atkal tomēr vairāki klienti, kuri pie manis strādā ar mani un principā viņi laiku pa laiku arī atgriežas, viņi negrib paši, viņi, teiksim, kaut kādu reizi tur pamēģinājuši un teica, nē, Jeļena, mēs atnācām pie tevis un mēs zinām, ka viss ir kārtībā. Un te stabili īrnieki, kuri dzīvo, un mums ir tāds miers, un viss. Un principā, tādi gadījumi kaut kādi, kad kaut ko postā vai vispār, tādi nav bijuši. Nezinu, vai tas ir paldies Dievam vai paldies manam ieguldītam darbam, bet jebkura gadījumā, jābūt konkrētam speciālistam, kuru var prognozēt tos riskus un tos juridiski arī nokārtot. Jā, tu minēji par postīšanu, bet ir jau vēl viens aspekts, ir komunālajā maksājumā var nemaksāt un pēkšņi atslēdz apkuri vai, to pašus ūdeņus nemaksā arī, vai tas tur tiek atrunāts? Tur viss atrunāts, absolūti viss. Teiksim, mums ir arī tāds pakalpojums nekustamā īpašuma pārvaldīšanā. Teiksim, tu nolēmi pārvākties kaut kur cita valsti dzīvot, savu dzīvokli tu izere, un tad, tev nav laika ar to ņemties, un tad mēs noslēdzot atkal tu sadarbības līgumu, mēs tad kontrolējam to rēķinu samaksu tieši laikā, rēķinu izsūtīšanu, tur ja vajag kaut kādu speciālistu piesaistīt, teiksim, tur kaut kas notiek, ka tur dzīvoklī, un tu nevari atbraukt un izsaukt konkrētu meisteri, lai tu izdarītu, tad mēs to dārām. Jā, jo īstenībā tas jau ir ne tikai no tā īrnieka atkarīgs, jo dzīvokļos pastāv tas, ka mums ir augšējie īrnieki, kas mums var apludināt ar kaut kādām lietām tā kā nejauši, tā kā ir kaut kādi visādi negadījumi. Tad arī vienkārši kaut kāds tas dabisko nolietojumu neviens nav atcelts, jā. Ja, teiksim, lietas viņa dažreiz beidzas savus kaut kāds termiņš, un tad lietu vai jānopērk jaunu, vai jāiesauc meisteri un tā tālāk. Un teiksim, ja tu te nedzīvo, tas dzīvoklis ir izērējis, un, protams, tev vajag kādu, kurš būs tā kā nokontrolējis visus procesus. Mums ir tādi klienti, viņi te nedzīvo, mēs pārvaldām viņus īpašumus. Vai tu viņiem iesaki, piemēram, nekustamā īpašuma apdrošināt priekš nelaimes gadījumiem, lai tā kā saprast, un arī tie, kas īstenībā ir nopirkuši dzīvokļus, vai arī viņiem jūs tā kā iesakat, vai arī īstenībā bankas jau, paņemot kredītus, jau liek? Paņemot kredītu, jā, tur obligāti ir nekustamā īpašuma apdrošināšana. Ja tu neņem kredītu, protams, un nopirk par savu naudu, protams, tas ir labi, kad tu sev
var apdrošināt dzīvokli. Tas jautājums nav tik daudz, cik tur varētu būt. Kaut kādi 70, 80, 90 eiro. Atkarīgs no plātības, un tur daži vēl nosacījumi ir. Bet, labāk apdrošināt. Un, ja mēs runājam par īres dzīvokli, tad noteikti. Un jābūt apdrošinātam ne tikai dzīvokli, kaut kāda ārēja, bet arī kaut kāda iekšēja bojājuma. Un tā, ka tavs īrnieks var arī apludināt kaut kādu kaimiņu tur lējā. Tā ir civiltiska apdrošināšana. Parasti tās polises viņas ietver gan dzīvokļu apdrošināšanu, gan arī civiltiesisko, kad jūs varat kādam kaut ko nodarīt. Un tā skaitā jūs atrodaties atvaļinājumā, jūs kādu apdaudzat, kādu mašīnu vai kaut ko citu satraumēties, arī bieži vien tas ir. Jā, tas nozīmē, ka jūs tagad runājat ar klientu, jūs viņiem atgādināt un piesakat par to, kad ir apdrošināšana. Jā, bieži vien cilvēki, kā pareizi kolēģi teica, viņi apdrošina, tāpēc, kad banka liek, jo banka rūpējās par to savu nodrošinājumu. Savukārt, ja tā ir viņa nauda, viņi bieži vien attiecās vieglprātīgi. Nevajag vieglprātīgi attiekties. Vienkārši mēs jau neiedomājamies, ka kaut kas ar mums kaut kas slikts var notikt. Jā, bet tā jo tas notiek ar visiem citiem, tikai ne ar mums pareizi. Tieši tā. Līdz mirklim, ka tas mainās. Bet runājot par nekustamo vērtēju, tieši nekustamā īpašuma vērtēšanu, es, piemēram, nopērku savu dzīvokli. Tas ir mans tāds ieguldījums, un man ekspertācijas par to viņa vērtība ir noteikti ļoti, ļoti augstas. Un es esmu izdomājis par to, ka es savu īpašumu, man tagad vajag kaut kādu citu dzīvokli, vai ir ienākumi, ka es varu tā kā dubultā tur paņemt vēl vienu dzīvokli. Jautājums tajā mirklī, kad klienti griežās pie tevis, kad nepieciešams viņa īpašumu ir novērtēt. Viņam ir ekspertācijas par to, cik šim īpašumam ir jābūt vērtīgam. Vērtētājs novērtē vismaz par 30% zemāk nekā viņš ir gaidījis. Vai ir kaut kādā veidā bijis jāpierāda vai jāpaskaidro klientam, kāpēc ir tāda vērtība, vai kā tiek izskatīts, kā tiek salīdzināts. Jo mēs, piemēram, es kā cilvēks, kurš neko īsti nezinātu par nekustamo īpašumu, es izdarītu vienu lietu. Es ieietu ss.com un paskatītos aptuvenās tendences, kā tas izskatītos, jo tas būtu primāri, ko es iedomātos, kas man būtu jādara. Un tad jautājums, es paskatos, ka tas dzīvoklis ir ss.com līdzīgi maksā, tā kā es iedomājos, un man vērtētājs pasaka, ka nē, tas tā nav, ir pa 30% zemāk. Kā tu izskaidro šo? Diemžēl vai par laimi mēs katru dienu kādam kaut ko izskaidrojam. Tas mums ikdienas darbs. Darbs, jā. Jā, un darbs vai nedarbs. Bet jāsaprot ir tas, ka šajos dažādos portālos, komos, kur tu ej iekšā, tur ir tās pārdevēju vēlmes. Tās nav vērtības, tās ir viņa vēlmes, tās ir prasītās cenas. Un tā prasītā cena attiecībā par to vērtību, viņi bieži vien atšķirās. Un, kā tiek veidotas tās cenas, kā viņas tiek liktas, ir dzīvokļu īpašnieks grib pārdot savu īpašumu, viņš ieliek 100 000. Nākamajā vakarā skatās kaimiņš, viņš skatās, mans dzīvoklis labāks, es ielikšu 110, plus pielikšu vēl 5, ja gadījumā man vajadzēs kaut ko nomest, kaulējoties, un tā tās cenas aug. Un savukārt vērtētājs skatās jau reāli notikušus darījumus. Viņš analizē gan šajā ēkā, gan tuvākajā apkaimē. Viņš skatās, gan kāds ir tehniskais stāvoklis, gan jūsu dzīvoklim attiecībā pret kādiem citiem jau reāli pārdotiem, gan ēkas, gan izvietojumu. Un tā viņš beigās nonāk pie vērtības. Un bieži vien ir ļoti labs rīks, kur šobrīd arī var pārliecināties, arī kurš pircējs patiecīgu maksu. Tā ir tāda platforma Cenu banka, kur tiek apkopoti tātad notikušie darījumi un paralēli tiek kopēta informācija no sludinājumu portāliem. Un tad var ļoti labi redzēt, kad īpašums tiek tirgots pa 100 000, teiksim, janvārī, viņš turpina februārī pa 100, tad viņš jūt, kad jau tūlīt jau iestāsies pavasaris, viņš grib kaut kur aizbraukt, bet viņam nav nauda, viņš sāka cenu mest nost, un beigās ir kaut kur augustā ir noticis darījums, teiksim, pa 70 000.
Un vērtētājs un arī teiksim, tie cilvēki, kas to portālu lieto, viņiem ir pēc tam iespējas paskatīties, kāds tad ir bijis tas sākotnējais piedāvājuma cipars un kāds ir reālais darījums. Un tad bieži vien tā atšķirība tur ir pat 10, 20, 30% atsevišķos gadījumos. Tas ir vienkārši normāli, ka mūsu ekspektācijas īsti neatbilst tam vēlamajam. Un kaut kur arī sociālos tīklos kādreiz redzēju tāda ļoti laba karikatūra bija to, kā uz īpašumu skatās dažādi personāži. Jā. Tur ir banka, tur ir pircējs, tur ir pārdevējs, vērtētājs. Un, tur ir no būdiņas līdz pat pilī. Tā arī. Tāpēc es arī ieteiktu arī visiem pārdevējiem tomēr izmantot profesionālu palīdzību šajos jautājumos, lai pēc tam neiekļūtu kaut kāda nepatīkama situācija, teiksim. Pēdējā laika, pēc dažas nedēļas tur pēc kārtas bija tādi gadījumi, ka klients pats pārdodot dzīvokli, nosākā sev vēlamo cenu, un tur, teiksim, viņam tur cena ir 80,000. Un atnāk arī pircējs, un viņam tieši patīk šis dzīvoklis, un viņš grib pirkt ar kredītu, un viņš atnāk, lai dabūtu vērtējumu, un tad beigas tur vērtējums var būt, cik tur bija 62, 63 un tā. Varētu būt pretēji situācija, kad atnāk, viņš ieliek iekšā cenu 60,000 un pēkšņi uzreiz ir klients un viņš nopērk. Un tad viņš saņēma savu naudu, viņš sasauc ballīti, saklāja galdu, un viņš dalās ar draugiem un tie saka, kāds 60, reiz pa 80 pārdod. Viņam ir depresija. Principā, jebkurā gadījumā ir vēlams pirms pirkt vai pārdot nekustamo īpašumu, tomēr konsultēties ar vērtētāju, kuram ir pieredze, kurš zina, kas notiek tirgu. Es pateikšu pat tā, teiksim, mūsu kaimiņiem, nesen tur viesojās asociācijā Lanīda kopā ar kolēģiem. Tur viņi izteigā arī kolēģus arī Vilni, un šobrīd tur tendence ir tāda, ka tur pārdevēja 80% pārdevēja izmanto brokera pakalpojumus. Tas ir pareizi. Mums tikai 20%. Un tāpēc mums arī visādi brīnumi arī notiek. Tad labāk tomēr izmantot kvalificētu palīdzību nekā pēc tam nokļūt kaut kāda tāda situācija, pēc tam, kāpēc jūs man novērtējat tik zemu īpašumu? Otrādi nenotiek, diemžēl, cik es redzu pēc tirgu, ja īpašums maksā tos 62, tad viņu arī pārdos par tiem 62. Labākā gadījumā 63, ja ļoti, ļoti vajag. Bet par 80 tu to nekad nepārdos. Diemžēl tā ir. Principā tas nozīmē tajā mirklī, kad klients bieži vien nav gatavs maksāt šo procentu brokerim, kā nekustamā īpašuma aģentam, bet viņš ir īstenībā tajā mirklī zaudētājs. Viņš it kā gribēja iekonomēt to procentu, bet patiesībā viņš zaudēja vēl lielāku summu. Viņš zaudē gan lielāku summu, viņš zaudē arī to, ka jebkura gadījumā viņam iekļaujas tajā procesā par to līgumu skaņošanu un vispār par visu to darījumu kopumā. Jo, teiksim, dažreiz darījums vispār var nenoteikt tā, ka viens otram nepatīkas. Šis cilvēks man nepatīk, es negribu, lai viņš nopērk manu dzīvokli. It kā, muļķīgi izklausās, bet tādu gadījumu ļoti daudz bijuši. Un visu, vairākas reizes gada, teiksim, es saņēmu no klientiem pateicību, ka paldies, pateicoties jums, tad, vienkārši tas darījums nebūtu man tik nepatīk šis cilvēks, kad viņi pat nav redzējuši viens otru, bet jau nepatīk. Pēc kaut kādiem tur jautājumiem, pēc kaut kādas darbības un tā tālāk. Tad jums būs kvalitatīvā tā juridiskā apkalpošana, tad pilna darījuma pavadīšana un tā cenas noteikšana.
risku novērtēšana, teiksim, kad mums ir pieredze ar to darījumu pavadīšanu, un mēs zinām, vispār, kas ir iespējams. Un tajā līgumā mēs iekļājām tā kā visu, lai pasargātu abas puses no riskiem par to, ka kaut kas var notikt. Un tad viss tad arī notiek labi, kad viss ir paredzēts. Jā, šajā tā kā izklausījās tā, ka cilvēks ir īstenībā kaut kā sentimentāli pieķēries dzīvoklim, viņš saprot, ka viņam ir tas dzīvoklis vai māja jāpārdod, bet tajā pašā laikā viņš nav gatavs tur ielaist jebkuru maksāt spējīgu iedzīvotāju. Tur pavisam jau ir cits stāsts. Dažreiz mums ir tā, ka saiste ar to īpašumu ir tik dziļa un tik emocionāla, un ka klientam viņam tā kā liekas, ka viņš gatavs pārdot, bet beigās viņš nav gatavs pārdot, kamēr viņš neredzēs tu cilvēku, kuram viņš var nodot šo īpašumu. Tādi gadījumi arī ir bijuši. Teiksim, tas tā kā, bet viņa pat neapzinoties to, vienkārši, tā notiek. Tad kaut kāds energetiskais un kaut kāds psiholoģiskais. Viņš uzticēt, ja cilvēks, kurš iegādājas īpašumu, viņš pārdod savu īpašumu, viņš ir ieguldījis ļoti daudz sava darba, sava enerģija, savu izdomu. Un ja nāk skatīties potenciāls pircējs, un viņš nenovelk kurpes, un viņš izbradā jūsu grīdu, un viņš ienāk istabā un pamana jūsu kaut kādu atsekto ķieģeļu sienu, kur jūs esat ilgi tur mocījušies, lai to visu panāktu, un viņš pasaka, fuj, man tas nepatīk, kas tas tāds vispār ir, un tad viņš iešpļauj jūsu dvēselē, un tad labi, ka blakus ir aģents, kas ir kā psihologs, kurš mēģina tās puses nomierināt. Ārzemēs vispār viņam tur ir ļoti laba praksa, tad pārdevējs nepiedalās tajā apskates procedūra. Vienkārši atnāk pircējs, aģents, un tad viss notiek. Bet, man liekas, tas vairāk tā problēma ir kaut kādām mājām. Ja tur cilvēki, man liekas, iegulda vairāk enerģiju. Dzīvoklis, viņš tāds ir vairāk bezpersonisks, man liekas. Izņemot tādus centra romantiskos. Protams, mans dzīvoklis tāds nebūs, mans dzīvoklis tomēr ir ieguldījuma. Bet ar dzīvoklim arī tā notiek. Jā. Protams, ar māju tu ieguldi vēl vairāk. Kā mums jau tās emocijas uzauga bērni, tur pats uzaugi vai tā sentimentālā pieskaņa, un tu neesi gatavs to tā vienkārši pazaudēt. Jā, ka jau, teiksim, tā paša māja, viņa ir laba, cena ir laba, vieta ir laba, viss ir labs, bet viņa nevar pārdoties kaut kādu laiku. Tad mēs jau runāsim ar klientu par to, kas tieši viņu uztrauc un ka viņam vajag to palaist jaunam īpašniekam to īpašumu, un kad cilvēks to apzinās, jā, tas notiek, jā, tā arī. Tas mums darbs ir, mēs no visam pusam strādājam, gan no kaut kāda tehniska, juridiskas puses un emocionālās sāras. Mēs vienmēr esam tā kā pa vidu. Universālie karēji, mēs visi zinām, ne? Kas? Universālie karēji, dažādās jā, juridiskie, emocionālie, psiholoģiskie, dizainiskie. Viss tieši caur mums notiek. Un klients, kad maksā to starpnieka komisiju, viņš atbrīvo sevi no pārdzīvojumiem par visu. Mazliet naudas. Jā, bet beigās cilvēki, kuri cilvēki ekonomē savu enerģiju, savu spēkus, un beigās viņi saka, jā, mēs vairs paši nekāds nedarīsim. Principā viņi ir ieguvēji par to nezinot. Jā. Viņi pēc tam to uzzina. Pēc tam to uzzina, saprot, jā, bet, un tad te klienti arī gadiem, kad viņi mainās tas dzīves situācija, vai vajag izpardot, vai izērēt kaut kādu īpašumu, viņi visu laiku tā kā atgriežās. Tā kā Marsa zina, ka man pastāvīgi tas process ar maniem klientiem, viņi nāk atpakaļ, kad viņam kaut kas mainās, jo viņi negrib. Neizeriet pat kaut kādu mazu dzīvokli, nepārdot māju, tur kaut kādus komerc īpašumus iznomāt. Negribas viņam paši. Viņi zina, ka viņi var griezties, un tad vienkārši parakstīs līgumu un saņems naudu pēc tam.
Tas ir ļoti vērtīgi, tāpēc, ka mūsdienās viena no dārgākajām lietām ir laiks. Protams. Dārgākajā. Mārcis minēja par to dzīvokli, par to sienu. Tur ķieģeļu siena, kas tā kā varētu nepatikt, bet tas nozīmē to, ka esošais vai iepriekšējais īpašnieks šajā dzīvoklī ir darījis visādas lietas, tur pārbūvējis, un iespējams viņš nav šos sienu kaut kur izjaucis, nojaucis un nav saskaņojis ar to būvvaldē. Un tajā mirklī, kad es domāju, kad es tieši gribu šo dzīvokli tieši dēļ tā remonta, es saprotu, ka man banka atsaka šo, jo ir kā parādās dokumentos šī neatļautā būvniecība. Kāds ir šis process, lai to visu saskaņotu, legalizētu un kādas ir tās izmaksas tam visam procesam? Šajā gadījumā tad arī ir jāpiesaista speciālists. Attiecībā pat patvaļīgu būvniecību ir tā, ka pirmām kārtām ir jāfiksē fakts, vai tāda vispār ir. Un, ja to banka uzņem un nefinansē, tad tas kaut kur ir fiksēts. Agrāk būvi kadastrālās uzmērīšanas lietās bija atzīme par patvaļīgu būvniecību, bet jau pēdējos pat 10 gadus es teiktu, ka tādas atzīmes vairs neliek. Un līdz ar to tam potenciālajiem dzīvokļa pircējiem, un tas arī apgrūtina arī vērtētāju un aģentu darbu, mums nav iespējas pārliecināties, vai tur ir pārbūve, vai tur nav. Un īpaši tas ir centru mājās, jo ir tipveida projekti, kur mēs zinām, kur ir tipveida plānojumi, savukārt centru mājās tie plānojumi var būt dažādi un nav tādi universāli tipveida. Un savukārt, tad, ja jūs piesaistat speciālistu, aģentu vai vērtētāju, tad vērtētājs mēģina iegūt visu informāciju gan no bijušā īpašnieka par pārbūvēm. Viņš pievērš uzmanību, kad ir veikta kadastrālā uzmērīšanas lieta, vai tam, kas ir attēlots kadastrālā uzmērīšanas lietā, vai tas atbilst tam, kas ir dabā. Un tad tiek mēģināts identificēt, kas tad ir tās atšķirības, ja mēs runājam par patvaļīgu būvniecību. Un, tur arī tas jautājums ir diezgan komplicēts, bet tā vienkāršot viņu var dalīt divās daļās. Pirmās ir tādas vienkāršotās pārbūves, kas skar nenesošās sienas un kur var relatīvi lēti un ātri visi sakārtot vienkāršotā kārtā. Un tur tās izmaksas varētu būt 250–300 eiro aptuveni. Plus papildus kaut kāds maksājums kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizācijai. Savukārt sliktāks gadījums jau, ja tiek skartas nesošās sienas, jeb tiek pārbūvētas, varbūt pat pievienotas kāda daļa no koplietošanas telpām, tad jau tur iesaistās arī pārējie ēkas kopīpašnieki, un tā jau ir tāda ruletīte. Viņi vai nu akceptēs to jūsu ieceri vai noraidīs. Viens kaimiņš var teikt, nav problēmas, es parakstīšu, kad jūs kaut ko pievienojāt, savukārt otrs teiks, samaksājiet man 1 miljonu. Tas nozīmē, ka viss ir slikti tajā gadījumā. Tāpēc tajā gadījumā ir labāk palūgt zinošu cilvēku konsultāciju, lai viņš spēj identificēt, kurā grupā tā pārbūve ir, tajā, kur viss ir slikti vai tajā, kur tomēr viss ir labi. Un tad izējot no tā, tad arī pieņemt lēmumu, ko tālāk darīt. Jo tās izmaksas var būt dažādas, var būt pāris simti, var sasniegt arī kaut kādus 5–10 tūkstoši, tas ir vairāk ēkām gadījumos. Gan arī var būt pārbūves, ko vispār nav iespējams saskaņot. Un tad ir jāvēlta papildus izmaksas, lai atgrieztu tajā iepriekšējā stāvoklī. Un brīžiem tas nav pat iespējams. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā tu vari nopirkt šo ēku par savu naudu, bet nevari viņu nopirkt par kredītu. Par kredītu viennozīmīgi jūs tad nevarat tādā gadījumā nopirkt, jo banka aizdodot jums naudu, viņi prasa ķīlu. Un ķīla tātad ir šis jūsu nekustamais īpašums. Un savukārt bankai ir nepieciešams, lai tā ķīla būtu likvīda. Lai gadījumā jūs nemaksājat vai nespējat maksāt, lai viņi pārdodot ķīlus spētu, atgūt jums izsniegto naudu. Un, ja tās pārbūves ir tādas, ko nav iespējams sakārtot, kā piemērus varētu minēt, privātmājas ir dažādi gadījumi. Viens no prakses ir gadījums, kad cilvēki bija paredzējuši dārzkopības sabiedrībā būvēt privātmāju,
viņi uzbūvēja 2 stāvu māju, bet vai nu laika trūkuma ziņā, jeb naudas trūkuma ziņā viņi nesakārtoja visu dokumentāciju līdz galam, viņi ēku nenodeva eksploatācijā. Un tā viņi turpināja laimīgi dzīvot, līdz kādā brīdī sašķobījās viņu finanses, viņi vairs nespēja sekt saistības pret banku, un banka to īpašumu pārņēma. Bet visā tajā starplaikā, kas bija kaut kādi 11 gadi, pamainījās abūves noteikumi un situācija tajā teritorijā, un tajā teritorija vairs nepieļāva būvēt šādu 2 stāvu māju. Un tad tie potenciālie pircēji, kas gribēja no bankas iegādāties to īpašumu, viņi gāja uz būvvaldes, nesaušu, kurā tas bija pašvaldībā, vienā no Latvijas lielajām pilsētām, un jautāja, kas man būtu jādara, lai es tās pārbūves legalizētu. Un diezgan paradoxāli vai smieklīgi, tad tur daudz variantu nebija. Tur pirmais variants bija nojaukt 2. stāvu. Būvvaldes otrs interesantākais ierosinājums bija 1. stāvu abērt ar zemi un uzskatīt viņu par pagrabu. Jā. Bet vai mēs šo drīkstējām tā publiski teikt? Ka to tā kā mēs nesaucām vārdos, bet tā ir dzīves realitāte. Un vai ir nopirkt kādu blakus gabalu, lai tā zemes gabala platība būtu lielāka un lai viņi tad pieļautu. Tā kā var nākties arī to ēku nojaukt. Un otrs, kas ir populārs gadījums, ir tātad šīs eksploatācijā nenodotās mājas, kas ir izvietotas, teiksim, tuvāk kaimiņa robežai, nekā tas ir pieļaujams, 4 metri. Un tajos gadījumos ir jālūdz piekrišana no blakus īpašuma kaimiņa. Un iespējams, ka tajā brīdī, kad tā ēka tika paredzēta celt, toreiz tās attiecības ar kaimiņiem viss bija labi, kaimiņš akceptēja. Tagad mums ir pagājis kāds laiks, mēs neesam no savas puses sakārtojuši dokumentāciju, mēs ēku neesam nodevuši eksploatācijā. Mums ir vēlreiz jāiet šis ceļš, un tad jau varbūt ir īpašnieks mainījies vai mainījušās mūsu attiecības ar īpašnieku, un viņš vairs nav gatavs akceptēt. Un tad mēs esam ķīlnieki, un tad ir jautājums, ko tad mēs darīsim ar māju, kur ir 2 metri no žoga. Mēs tos 2 metrus nojauksim. Un tad mēs viņu nevaram nodot eksploatācijā. Bankas viņas nefinansēs, jaunbūvē dzīvot nedrīkst, visi slikti, cilvēks depresijā, pamet īpašumu, emigrē, labākā gadījumā. Bet neskatoties uz to, ka es esmu vai pircējs vai pārdevējs, meklējot vērtētāju, lai viņš novērtētu manu īpašumu vai topošo īpašumu, ir kaut kādiem noteikti jābūt dokumentācijām, kas man ir jāiesniedz. Vai tu varētu pastāstīt, kas man tieši būtu jāsagatavo, lai maksimāli arī izvairītos? Ja mēs runājam par klasiskiem dzīvokļiem, tad tajā gadījumā parasti būtu būvju kadastrāla uzmērīšanas lieta, kur ir arī dzīvokļu plāns. Pārējo visu dokumentāciju vērtētāji apskatīsies publiskajās datubāzēs, viņi paņems aktuālo zemesgrāmatas izdruku, kadastra izdruku, un vēl iespējams, ja ir kādas pārbūves, tad būtu nepieciešami ar pārbūvu apliecinošie dokumenti. Kā mēs zinām, sapņot nav aizliegts. Es esmu pieņemsim tikusi pie sava sapņu dzīvoklī pirmskara mājās, bet es izdomāju, man pēkšņi uzrodās papildus finanses, un es nolēmu iegādāties kādu villu vai pili vai mūžu vai dzirnamas, un man vienkārši gribās kaut ko tādu interesantāku savā dzīvē. Vai ir kaut kāda dokumentācija tur vai specifika, kā tad tiek novērtēta šie vēsturiskie īpašumi? Jo skaidrs, ka tas noteikti nebūs ne dzīvoklis, ne māja, bet tas jau būs pavisam noteikti cits. Tas ir ļoti komplicēts jautājums. Tur ir jāskatās, kas tieši tas pa īpašumu ir. Un tur vērtēšanā ir dažādas pieejas, kā vērtēt, sākot ar izmaksu pieejām un ieņēmumu pieejas, kur tas objekts spēj ģenerēt kādu naudas plūsmu. Gan arī, teiksim, tiek apskatīts, kas vispār kāds ir tirgus. Jo par tādiem bilīm muižām, muižas mums Latvijā arī tiek tirgotas. Nav daudz, bet savi 3, 4, 5 varbūt darījumi, kā no kuru reizi notiek 2 gadu laikā. Tas ir pietiekami daudz. Tas ir priekš Latvijas ir pietiekami daudz, un pie kaut kādas vērtības jau mēs nonākt varam. Tas ir ceļš grūtāks, kā pie dzīvokļa. Man māja noteikti arī būs daudz vienkārši arī ar kaut kādu tādu komplicētu gadījumu, kad ir
izklausās, ka jūs esat komplicēts gadījums. Jā, un, teiksim, Mūižas pilis tas ir atsevišķs stāsts, un jebkurā gadījumā Mūiža vai pils, teiksim, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, tas ir vairāk tāds prestiža un dzīves stila jautājums. Un, tur bieži vien tur nav nekāda finansiāla pamatojuma kaut ko tādu iegādāties. Jo tie īpašumi lielākoties viņi tomēr tam īpašniekam nes vairāk zaudējumus. Tīri finansiāli, savukārt no emocionālās puses tur ir kaut kāda ieguvuma, bet finansiāli bieži vien tie ir zaudējumi. Tas vienkārši var būt tā, ka tajā mirklī, ka tu nezini, kur vairs naudu likt, tā, ka tev vienkārši gribās kaut kādu prestižu statusu vai vēl kaut ko, tad tu vari tā kā sākt domāt par kādu mūžu sapildu. Jā, par mūžu vai psihologu. Tad vēl principā tas tā kā neieteikt man pili, jo tur būs lielāks problēmas nekā atrisinājumi. Tīri tā man, tīri man kā man, varbūt ne tādā publiskajā telpā, bet tā kā neieteikt pili. Labi, šobrīd ne. Bet ir daži klienti, kuri tiešām izvēlās nopirks jau kaut kādu mūžu, un tas nebūs tā kā kaut kāds 3., 5. īpašums, bet būs pastāvīga dzīvesvieta tiešām un sevi taisa un izremontē un dzīvo. Bet, protams, mēs nerunājam par kaut kādu pili, bet, teiksim, par kaut kādu mūžu, jā. Tā dažreiz izmanto arī tādas iespējas. Tas principā ir atkarīgs no tā, dzīves vieta, dzīves stils, jā, kā Mārcis teica. Jāsaprot, ka tas ir dzīves stils, un otrs moments vienalga, vai tā ir veca pils mūža vai tā pati veca kāda privāta māja, ir jāsaprot, ka tā ēka sevišķiņa ir kaut kāda arhitektoniska vērtība, tad ir jāiegulda ļoti lieli līdzekļi, lai viņu rekonstruētu un uzturētu. Uzbūvēt kaut ko jaunu vienmēr ir daudz lētāk nekā atrestaurēt kaut ko jau vecu. Kaut ko jaunu ir jārēcinājās ar ieguldījumiem. Ievērojami. Tas būs daudz lielāks ieguldījums nekā uzcelt jaunu. Un otrs moments, kad ir šajā gadījumā es obligāti ieteiktu iet gan pie bankas, gan pie vērtētājs, lai viņš varētu novērtēt, kāda būtu jūs tā ieceres, respektīvi jūsu rekonstruētās mūžas vērtību pēc tiem remontdarbiem. Ja? Jums būs arī būvnieka tāmas, cik tas izmaksās, un tad bieži vien tā situācija var būt tāda, kad jūs īpašumā tiek paredzēts ieguldīt 1 miljonu, savukārt vērtētājs pēc tās jūsu miljonu ieguldīšanas nesaredz, ka tas īpašums vairāk maksās par 500 000. Un tāda ir realitāte. Un tad bieži vien cilvēks nesaprot, kā tas ir. Es miljonu ieguldu, bet īpašums maksā vēl mazāk. Varbūt atgriežoties uz zemes un atgriežoties pie tādiem reāliem īpašumiem, ko jūs man kā nekustamā īpašuma aģents un kā vērtētājs varētu man ieteikt, lai es paceltu sava dzīvokļa vērtību? Gan lai viņu pēc augstākas cenas varētu pārdot, gan arī pēc tāda, kad man viņu novērtētu augstāk. Kam būtu tur jābūt, ko man vajadzētu ieguldīt un kāds varbūt vizuāli būtu jāiegulda? Atkal runājot par to, ka tavi ieguldījumi un vienkārši pēc tam pie tevis neatgriezties. Es gribētu teikt, ka tur nosacīti tur jāizvērtē tas ieguldījuma apjoms. Jo viens ir veikt kaut kādu kosmētisko remontu, ievērojumu, bet mēs varam bieži vien ļoti labu efektu panākt ar minimāliem līdzekļiem. Mēs varam apmeklēt kaut vai IKEA veikalu un nopirkt dažādas interjera priekšmetus, iztīrīt dzīvokli, nomainīt aizkarus, tepiķi vai kā viņš pareizi paklāja, ja? Un kaut kādas tādas niansītes un to īpašumu padarīt pavisam savādāk. Patiesībā, pat krāsas buņģi nemaksā tik daudz, un bieži vien nopērkot vienu krāsu buņģi un investējot 100 eiro krāsā un rullītī, ja, mēs varam panākt neiedomājumu efektu. Vienkārši atsveidzināt dzīvokli, lai viņiem būtu patīkami ienākt un lai būtu kaut kāda atmosfēra. Lielākā daļa cilvēku mīl ar acīm.
principā tas nozīmē, pirmais iespējas tomēr ir. Jā, principā tas nozīmē to, ka es varbūt nepanākšu par to, ka viņš tur atgriezīšu savu naudu, bet es varu panākt to, ka es šo īpašumu pārdodu ātrākā laikā. Nu, teiksim, ja mēs runājam par to, ka tu ieguldīsi kaut kādas, teiksim, sienas atsvaidzināšanas un kaut kādas tur priekšmetu nopirkšanu, tur aizkarstot, kā Mārcis teica, nu, tas nebūs tik lieli ieguldījumi. Vienkārši tā, lai kopējais tā kā izskats būtu tā kā svaigāks. Nu, mēs nerunājam šobrīd par lieliem ieguldījumiem, bet ja tu taisi kaut kādu kapitālu remontu, noteikti tu neatgriezīsi naudu atpakaļ. Tad, principā, vairāk šīs kosmetiskās nelielās nianses palīdzēs vienkārši ātrāk. Nu, kaut kādam pirmām iespējām. Jo, teiksim, katrs klients, viņš tomēr arī novērtē arī kaut ko plašāko, ne tikai kāda krāsa tev sienas ir. Bet, protams, kad dzīvoklis tīrs, kad tur nav nekādas smakas, aizdomīgas vai kas, protams, to vieglāk pārdot. Vai, teiksim, man tagad notiek viens darījums, un klienti teica, jā, šis dzīvoklis bija bez remonta, bet, kad tas ienāca, nebija nekādas nepatikamas smakas, un viņš bija tīrs. Bet es redzēju tādus variantus, kur vienkārši briesmīgi bija ienākt. Bet no ko tur, taču, nu labi, izterēsi tu vienu dienu, lai izterētu dzīvokli, bet cilvēkam patīkam ienākt, un tad viņš izvēlās. Nu, tas ir tāds pirmais iespējas. Pirmais iespējas tieši par to, kad vajag iztīrīt, atsveidzināt kaut kāda veida, bet lielas ieguldījumus nekāda gadījumā es neieteikšu. Mani visi klienti, viņi visi zina, ka viņi man zvana. Viņas jautā, Jelena, ko man labāk izdarīt? Es saprotu, labāk neko, lai paliek tā, kā ir, vai tur notīrīt un uz priekšu. Jā. Es domāju, ka arī var mēģināt apskatīties gan to dzīvokļu plānojumu, gan skatīties, cik viņš funkcionāls un atbilst tam, kas ir šobrīd. Iespējams, ka ir liela platība un varbūt ir liederīgi investēt kaut kādu naudu kaut kādā interjera projektiņā vai aprunāties ar arhitektu, lai uzzīmē kaut kādu skici, kā to īpašumu varbūt pārdalīt un izveidot mazliet savādāk. Jo kurš pircējs, kas nāk īpašumu iegādāties, viņš mēģina sevi iztēloties tajā īpašumā. Bet labi. Ja tas atbilst viņa vēlmēm, tas jau vairāk nestandarts gadījums, ka tas ir kaut kāds liels īpašums un, teiksim... Liels vai neizbūvēts, un cilvēki bieži vien viņi ienāk iekšā kādā puspabeigtā vai nesakārtot īpašumā, viņi neredz, kā tas ir skaisti, un ja mēs viņu paņemam un aizvedam blakus durvīs, kur tas dzīvoklis jau ir izremontēts un uztaisīts kādu demo dzīvoklis, tad viņam kardināli mainās tas viņa priekšstats. Jā. Viņš saskata to, kas tā kā varētu būt. Jā, mums ir jādod iespēja saskatīt. Man ir vēl viens jautājums arī par to pašu bankas kredītu. Ko tā kā bankas, kādu priekšroku viņi dod jaunajiem projektiem, kur ir ar energoefektivitāti, vai to bērnu tā kā viņiem es varu iegādāties arī tikpat labiem nosacījumiem pirmskara mājas vai sēriju vai dzīvokli. Tomēr viņi tā kā izvērtē šo energoefektivitāti. Viņi skatās nākotnē vairāk, viņi dod priekšroku ilgmūžībai. Un viņi skatās arī, ko tieši tu vari viņam pēc tam atmaksāt. Vai tu esi maksāt spējīgs klients? Jā, tas ir divas daļas. Viena tiek izvērtēts klients un otra ir ķīla. Jā, ja teiksim, tā jau tad sanāks, ko tas jau vari atkal atļauties, un tad uz to virzienu. Tad, principā, bankas finansē praktiski visu, izņemot tur, kur nav sakārtoti tie dokumenti un legalizētas tas pārbūvēs un tā tālāk, tad viņi, protams, nefinansē. Ja viss papīri ir kārtība, tad jā, tad praktiski visu. Labi, bet tad īstenībā tas rezumē ir tāds, ka šobrīd cilvēki vairāk izskata pēc tā, kas ir viņu vajadzības, un manas vajadzības var nesakrist ar jebkuru citu, un arī par tām pašām bankām, tad visi ir... jābūt dokumentiem sakārtot, tad jau arī banka nāks mums pretī un izstāstīs labākos nosacījumus. Lai banka ar jums arī ātrāk un labāk komunicētu, mums ir speciāli kodi mūsu klientiem,
Un tur strādā atsevišķa grupa bankas darbinieki, kuri ātrāk strādā un kuri zinošākie. Un tad mēs saviem klientiem parasti dod arī šos te kodus, šos te kontaktus banka, lai viņi varētu uzzvanīt un kaut kādu pirmo sakotnētu konsultāciju uzreiz arī dabūt. Līdz ar to tas arī pātrina šo procesu un tad ar to var jau tālāk strādāt. Brīnišķīgi, es teikšu jums paldies par šo tev, sarunu. Un ļoti interesantu informācijas plūsmu būs par ko padomāt, lai iegādātos veiksmīgi savu pirmo īpašumu. Lai veicas. Paldies! Gaidīsim te uz līguma noslēgšanu. Jā.